viņas lieta, tātad viņa šausmīgi lepojās ar šo televizoru. Tas viņai gāja vēl līdz 2000 gadiem pāri, un tikai pašā mūža nogalē mēs viņai aiznesām Oskara atdāvināto televizoru, un tad tur bija pulcu, un tad es tur mēģināju aizlīmēt, bet tik vai tā viņa dažreiz sajauks tās pogas, un tad viņa man zvana, atkal tikai sports nāc un glāb. Vajag seriāli, ja. Un tajos laikos viņa visu bija pierakstījusi savās butnicās, tad, kad viņa dzīvoja no 80 jau līdz 90, cik tabletītes izdzert, kura tabletīte pēc skaita tur Ginko Biloba izlietot, un kas brokastīs ēsts, un kas nopirks jau, kāds laiks, un ko kurš darīs, un ko viņa pati darīs. Nu, un jā, tas Slavutičs, tas bija slavens televizors, kas ļoti ilgi gāja. Un Zigurds ir bijis pie vainas, palīdzējis atrast toreiz par to televizoru. Jā, viņas darbs ir ticis arī novērtēts, un tā ir fotogrāfija, kur ir saņemta Latvijas Pēstera valsts prēmija par miežu šķirni abalu, un šo šķirni audzē vēl šodien, un viņi gan vairs nav aizsargāto šķirņu sarakstā, ja, bet mazie zemnieki, viņi mīl šo šķirni, jo viņi dod stabilu ražu, jebkuros laika apstākļos, tā tad ir plastiska šķirne. Un tā ir geņas izlolota. Un šeit visu autoru kolektīvus, tātad es saprotu, ka tie ir bijuši Diksona, piemēram, un Bauers kaut kādi sēkaudzētāji. Ne? Kas tā kolkos priekšnieks? Jā, kolkos. Kas no es sēkos? Jā, priekšnieks, jā. Un Kuderais arī, jā, kas pēc tam bija viešceltas, bet viņi strādāja ar miežiem sākumā. Nē, viņi bija nodaļas vadītāji. Nodaļas vadītāji. Nu, redziet, visi tituli ir arī pie mēmijas saņemšanas pieskaitīti. Nu tā. Nu, tad par šo te prēmiju viņas dienas grāmata tā ir saglamāta, jo tajā ir ieraksts. Šī bija ļoti laimīga diena manā mūžā. Un abalas prēmija 330 rubļi un 30 kapeikas, jā. Viss smalki ir reģistrēts. Un tā ir bijis piekdiena, ka tas pasākums ir bijis. Un redz, viss ir aprakstīts, ka ir apsveikusi Ines Belickas māsa un neļķes, un kam tās pēc tam ir atdāvinātas. Un kā ir pavadīta, teiksim, nākošā diena. Jā, tā tad ir svinēts viena gada Rolandiņa, tā ir jūsu dēla, ja? Jā. Gadiņa dzimšanas diena šajā reizē. Nu tā. Būs jāpievienojas un varbūt, kad varētu sameklēt vārdus internetā, kad uzrakstīt meklētājām, kas ir to nosaukumu parādīt. Jo dziesma būs latgaliski. Un tad, kad man pateica to nosaukumu, es domāju, ārprāts. Man vēl jāmācās dziesmu. Un es skaidru valodu. Tā arī ir un parādīsies vārdu. Es tā atradu. Un es domāju, nē, kā es iemācīšos, jo, kā jau mēs dzirdējām, un jūs to zinat, un tātad vienmēr nāk no Latgales. Un cik tas ir arī interesanti pārcelties pilnīgi vispār otrā Latvijas malā. Bet izrādījās, ka es zinu to dziesmu. Oh,
vienai dziļai mīlestībai, kas mums nekatram ir dots. Mēs dažreiz to mīlestību saskaldam. Ģimene, draugi, darbs, intereses, hobijas, šobrīd ārzemju ceļojumi, un šobrīd pat daudz uzskata, ka nav nemaz varbūt tik svarīgi izjust piederību vienai darba vietai. Bet es gribu teikt, arī man ir nāks vadīt iestādi. Un domāju, ja grib būt panākums, droši vien jāpaliek pie klasiskām vērtībām, jo tu nevari būt garām gājējs nepārtraukti. Tad aiz tevis nepaliks šādas pēdas, nebūs vēl izdot grāmatu, jo man šķiet, ka viņa bija tas cilvēks, ka viņas ģimene bija šeit. Mēs radinieki bijām svarīgi, bet viņa tieši tāpat tas varam acīs kā ko šobrīd. Es to atceros, mūs sagaidot, bija aizkustināta. Bet īstā ģimene, godīgi sakot, un īstie draugi, un īstās tādas ikdienas vērtības bija šeit, tik dziļu piederību darba vietai, mīlestībai pret darāmo, un tik jaukiem stāstiem par visiem notikumiem, kas ir saistīti ar stendi. Es domāju, ka tā ir vērtība, kas varbūt tie, kas ar viņu saskārušies un strādājuši kopā, tie to novērtē, un tāpēc arī šī grāmata noteikti ir takus. Un man noteikti atmiņā ir viņas brošūriņas, grāmatas klodītas. Es tajā laikā biju jaunāka, tagad tādējā čāla sapurzīsies, bet varbūt tie stāsti iekšēji palikuši, ja? Bet tie ir tās, ko viņa rāda un stāsta, pirmais putniņš atlidojas, kā jūs stāstat, tulpīt ir tādu uzziedējus, tajā gadā nav uzziedējus, un viņai bija vesels krājums šo darbu putniņus. Un tie ir tādi mirkļi, kas viņu bagātināja. Un viņas stāsti bagātināja citus, jo viņa mācīja novērtēt laiku, laika nozīmi, laika ritmu, jo izdzīvot katru dienu, vērojot sev apkārt tik daudz skaistu notikumu, kas nav meklējami plašā pasaulē, bet tev apkārt, man liekas, te ir īpaša cilvēku vērtība. Tā kā man jāsaka visiem paldies klātesošiem, kas viņu pazina, kas izdeva šo grāmatu, ka viņas mūžs bija pamanīts, un viņas mūžs nebija veltīts. Kā viņš zina, kur līnija jāizvēlās? Viņš kaut ko tev teiks, ka viņš nezina, kā ir jāizvēlās. Viņam esot kāziem izētās logā patīkot un vienkārši patīk ar jauniem.
jāsaprot, nav tāda īsta kritērija, tagad Eiropā vajag visu izmērīt izmērāmās vienībās, bet vecos laikos cilvēkam bija, nezinu, kādu, jāsaka, intuīcija. Intuīcija daudz attīstītāk, un līdz ar to arī droši vien tās īpašības aukcionāram ļoti svarīgas, lai viņam būtu tā iekšējā sajūta, kas viņam ir jādara. Viņi tiešām bija unikāli, es domāju, ka iespējams jaunieši kā drusku baidījās no viņas tieši dēļ viņas stingrības, dēļ viņas, viņa savās prasībās, tāpatās kā pret sev, viņi bija tikpat prasīgi arī pret pārējiem. Tad, kad tu esi atnācis jaunu začu, tu pat nesaprotaši, kam tā kārtība ir vajadzīga. Un tur viņi bija ļoti strikta, un tas tā arī bija jābūt. Bet ja viņi redzēja to, ka to ņem vērā, ja tu tiešām neesi galīgs lobers, tad teorētiski nekādu konfliktu ar Geņu nebija. Visi bija ļoti forši, un viņai jauno patika, viņa bija cilvēks, man liekas, kas pie jaunajiem turējās, jo tā jau droši nevar jāsniegt, ka tā jaunība ir tā, kas dod šo enerģiju arī šiem pieredzējušiem cilvēkiem, lai viņi justos šajā dzīvē ar tādu perspektīvu, kad nevis tas tikai, ko tu dari, ir svarīgi, bet būs kam to nodot un būs kas to turpina. Un no tāda viedokļa Geņa, man liekas, ļoti mīlēt tos jaunos, varbūt tieši tāpēc mēs arī tikām tur pie tiem vecbiedriem bieži klāt, un mēs varējām padalīties ar savu jaunības muļķīs un citām jauniešiem piedošām īpašībām, kas varbūt uz tā fona izskatījās tā interesanti, bet tā bija ļoti laba pieredze. Par Geņu vēl, man noteikti nav tik ciešu attiecību drīz ar Geņu kā kolēģiem, jo viņas šeit daudz dzīvodām uz vietas kopā, šīs te ikdienas gaitas viņām bija daudz tuvāks, bet man liekas, ka tās novads tiešām var lepoties ar Geņu un lepoties tieši ar to, ka viņi tik ļoti sevi atdeva tam darbam un tik ļoti rūpējās, un tas, ko Solveig mēģināja no manis izspiest, kas nevarēja pateikt, tas bija tas stāsts par to, ka viņi bija ļoti pateicīgi tajā jubilejas pasākumā par to, ka viņu šeit sveica, jo pēc būtības jau viņas īstā vieta bija mūža un vecā zinātne, kas bija turpat kā iekšā, un šeit mēs atnācām tikai 90. gadā, un te diez vēl par tiem dažiem 5-6 gadiem viņi šeit iedzīvojās, bet tajā jubilejas pasākumā, kad mēs teicām, labi, zālītē nē, bet ārpusē sētām, mēs varam uzņemt daudz viesus, un teikām, ja bija skaists laiks, un viss bija forši. Un viņi toreiz tieši tā arī teica, ka viņa ir ļoti patriotiska un ka viņa ļoti mīl savu dzimteni, bet viņi jau nevar savos 80 gados izdarīt kaut ko milzīgu. Bet tas, ko viņi var izdarīt un ko var izdarīt jebkurš cilvēks, tas ir sakopt savu sētu, viņai tas bija viņas dārziņš, un tādā veidā viņa ir sajūta, ka viņa sakot Latviju. Jo, ja katrs sakops savu mazo stūrīti un mīlēs viņu, tad kopumā ņemot mēs visu valsti izveidosim tādu, kādu mēs viņu gribam. Tas saucās ieliekam sirdi un vēseli, un tas viss aizies arī, un tāda būs arī mūsu zeme, jo tas šobrīd dažbrīd pietrūks, mēs gribam kaut ko lielu, bet nenovērtējam tos mazumīgus, ko mēs dodam. Es vēlos teikt paldies cilvēkiem, kas to pamana, jo tos esat jūs pamanījuši, Zigults apkārtējie, un kas ir vēl labāk, tas, ka jūs to esat piefiksējuši un saglabājuši. Un ir tā, ka jā, šīs grāmatas nonāks bibliotekā, un arī nonāks naudu pētniecības lasītavā, kas nozīmē, ka mēs rūpēsimies par to, lai šī grāmata būtu pieejama arī nākošajām paudzēm, un lai arī Genovaivas vārds netiktu aizmirsts sakarā ar to, ka viņa savu darbu mūžu ir veltījusi godprātīgi, sirdsilti un ar pilnu atdevu. Paldies! Un arī nevarētu tālāk bibliotekas. Vēl viņas dziesma, ko viņai katrā jubilejā noteikti. Viņai taču bija kaut kāds repertuārs, kur noteikti tā dziesma bija. Vai jums pie viņas nebija bez dziesma? Ko te vēl dziedāja bez alūtā? Dzied viņa. Dzied viņa. Nezinu. Kurš zina? Nezinu.
apstādīt arī nezinu, tad mēs nevaram nosviedāt. Nu, mēs nevaram turēt līdz tām brunzēm, kas nāca no tiem laikiem, kad mums visas dziedāja ansambļos un koros, un tur bija vispār vēl neiespējami, tur bija sacensība, kurš ko dziedās, tur Ainas, Tāmeri, Jeņa, un kas mums vēl bija tās dziedošās. Tur viss bija nopietni. Sofija un Kasavāja, jā, un visas bija dziedātājs. Tā kā uz tā fona mēs tur esam spēlējuši. Tad nebija tā televizora, tas jau nāca tā vēlāk, un tad cilvēki bija iemācījušies dziedāt un to piekopā. 7. oktobrī apstādīja tulpes, šoreiz pavirši. Nu, nezinu, kas viņai ir pavirši. Ļoti silta diena. Miervaldis lasa ābolus, arī man pagrabā būs lielais gross. 12. oktobris. Šodien dārzā uznāca milzīga ēdgriba, ēdu Noris ābolu. 15. oktobrī sanitārā diena. Lielo istabu ar putekļu sūcēju un arī vēl ar ūdeni. Nu tā, ir kopīgais mēneša apraksts sākumā bijis un tad ir katras dienas izklāsts.